Koks turpinājumā. Koks turpinājumā, neskatoties ne uz ko. Mēs Dats salnājam tā smukiņā mums Māra Salte. Jā, Egons Garklaus. Klausies, bet kā ir būt Kristīnas tētim? Es domāju, ka briesmīgi nenobāla. Bet nebija sagatavojies uz tādu jautājumu. Ir pamats. Bet mēs esam koks turpinājumā. Mums ir svarīgi noskaidrot saknes, stumbras, zari. Nu, tagad mēs uzreiz sākam par to dzimtas koku runāt. Katram savs. Man mamiņš dažreiz uztrauc, kad viņi prasa no pretējās puses, bet tu jau savās aprindās esi atzīt autoritāti. Kriminālā, ja? Tas ir ekscelents fonds. Ja ir autoritāte, krimināla autoritāte, tāds un tāds. Nē, tu vari parunāsim par tām kriminālajām lietām, ja tu gribi. Jo par to mēs neesam runājuši. Par kriminālajām? Kokas. Saistībā ar koku. Man tur nav diži paziņas tajā lokā, bet to jau sameklēt gan jau. Egons ir arī traks laivotājs. Tādā ziņā, ka brauc pa visādām upēm, baltām un tumšām. Tāpēc jūs esat pazīstami. Nē, viņš Raimondu ir pazīstams. Es viņu vienkārši zinu. Es tā nevaru teikt. Es pazīstam, mēs būtu tad, ja mēs kopā būtu koks kāds. Tie, kas mūs klausās vai skatās, tad varbūt iepazīstina ar sevi. Nu, savā versijā, kas tu šobrīd jūties būdams? Sarežģīti, nu. Sarežģīti. Nē, nu, kaut kāds stumji visādas jaunas lietas, idejas, un tās vienmēr pietiek. Tēmas ir arī varbūt visdažādākās. Un tās kopējās zināšanas tur netraucē it kā peldēt kaut kādās galīgi lietās, kas citreiz koks, citreiz ne koks. Uz leju nevelk, jā. Jā, citreiz kaut kādā smagāka industrija vai kaut kāda mašīna būva. It kā saliek tā zināšanas kopā un viņas visur noder. Nē, es prasīju, kas tev pa izglītība vispār? Man izglītība, pirmais inženieris elektroniķis, otrā izglītība mākslas akadēmija dizainers. Trešā, ko iemācījās, vienkārši pastāv. Ļoti labs salikums. Man liekas, ļoti spēcīgs salikums, jā, ir tāds eksaktās un tā humanitārā joma kopā. Vēl vienu kocinieku no labiem kokiem. Pašu cilstāvis. Viņš arī ir mākslas akadēmija un arī ar otru izglītību. Tā. Nu, tur jau var vajag kaut kādu sajūtu, lai tos labos kokus sataisītu un uzdizainētu. Tas arī savu veidu dizainu un savu veidu sajūtu. Nu. Man tas ir vairāk industriāls, kā mācīju, bija māksla arī, un lielā māksla un visādi bija, bet tas industriālais, tas liek domāt par pielietojamību. Tas moments ir, nu, tev jābūt ergonomika, savienojot cilvēku raksturu īpašībām un praktiskajām lietām, ilgmūžību. Bet man to kruzuļu pietrūkst. To lietu it kā. Tas ir tas, kas tā kā liek. Tas ir tas, kas faktiski mūsdienu izglītībā, es domāju, tajā pašā dizainā pietrūkst stipri. Kaut kādi mēs nejūtam to, kad man tie savu darbinieku, ar ko es strādāju, konstruktoristi, ir tā kā jāvirž visu laiku domāt par to aspektu, par cilvēku, kurš to lietos. Lai tā būtu māja, lai tā būtu iekārta, lai tā būtu kaut kas, nu, viņai jābūt ir ērti lietojamai un ekonomiski uzražojamai. Nu, tās divas lietas, kas ir tajā visa pamatā, lai mēs šodien varētu. Nu, vēl jau ne tikai ekonomiski, par šodien jau jādomā ir kādās globālos mērogos, ja tas tirgus pieprasa, tad jābūt ir gatavam daudz ražot kaut ko. Un tā ir mūsu tā niša, ko mēs priekš citiem darījam. Kā tagad uztaisām vienu pasākumu priekš Lietuvas, kurš var uzražot kāds, un tas Covid laiks, tās mazās mājiņas, kur aizveikt ir vajadzīgs, visāds būdiņas. Un mēs jau uzradījām tehnoloģiju, kura ražo 3000 tādas mājiņas mēnesī. Lietuvai. Un tagad apmēram uz 2000 ražību taisam Igaunijai, bet pa gudro. Ar dažiem cilvēkiem to izdara. Un viņi tās mājiņas paliek tur uz vietas, laišos un Igaunijos? Viņas ir tādas saliekamās. Viņi saliek un tāda. Un pēc tam pārdos Latvijā. Jā. Latvijā šī nozara kaut kāda Igauni ir stipri. Leiši arī ir stipri tajā dāžu mājiņa. Latvijā ir, mums vajag uzreiz 300 kvadrātus uzreiz vajag latviešiem. Jā, latviešiem pats māku. Dārza mājiņu pats māku. Bet tu taču nekā nav. Sanāko, reku dēļi, reku nākos un uz priekšu kāpēc jāpērk. Bet fenomens jau tas, kad viņi rūpnieciski sanaglo lētāk daudz un foršāk. Tas ir sanāk. Ko tu saki par to IKEA fenomenu?
netraucē dzīvot. Tur jau arī tā lielos apjomos, līdz ar to cena kaut kāda konkurētspējīgāk iespējams skrūvē pats pēc pamācības. Tur viņi ir izdomājuši ļoti forši. Maksimāli uzkrāmē uz pircēju virsū. Palēto. Ja viņš ir stiprā izjauktā stāvoklī, tas nozīmē, ka vieglāk ir transportēt. Tur jau Ikea malači viņam tur uzkrāmē. Viņam uzkrāmē pat loģistiku uz ražotāju. Kur un precīzi agrāk jau tā gluži nebija viņiem, bet tagad jau pat ir pat loģistika nogādāt uz veikali ražotāju rūpu un visai tai grafikā iekļauties. Viņam saskēmojuši labi tur tā zviedri mācējuši to nostādīt. Kāpēc viņi nopelnīt? Lieku ietaupīt. Jā. Viņi arī neizceļās varbūt no tādām investīcijām kaut kur. Es jau nezinu, kur aiziet tā peļņa no visu jaunu veikalu attīstīšanā vai kur, bet nav dzirdēts, ka Ikea būtu mecenāts startējis kaut kādos kultūras, mākslas, sporta. Es par to pat neiedomājos. Ir jau Bet tas, es varbūt nezinu. Kā viņi taisīja to savu impēriju? Man no tās puses sanāk braukt iekšā vienmēr Rīgā. No Zviedras puses? Tur teiksim, no Olbruks puses. Un zini, kā viņi sāka tos pamats, kā viņi lika un cik secīgi un precīzi viss bija saplānots. Jā, stāvvietas jau arī ir tā kā bučiņa. Cik ērtas salīdzinoši ar jebkurām citām. Varbūt jau arī tā bučiņa. Tā impērija ir, varbūt jau arī balansē uz tāda plus-mīnus robežas, plusiņš ir uzturēt var. Jo viņa tas īpašnieks jau bija ļoti labs piemērs, ka viņš tur brauc ar kaut kādu nenormālu Veco Volvo, un bija galēji pieticīgs. 740. Noslēpumains pēc Volvo. Viņš tur bija slavens ar to, un varbūt viņš arī to, tā kā labi, mums tur ir jāizžonglē, jārada cilvēkam kaut kāda lēta pieejama lieta, un varbūt jau tas nemaz arī tādā aspektā nav slikti. Kā nav slikti? Tu vari uztaisīt labāk. Vienmēr var labāk. Kaut ko izdarīt, pa jau ko. Paklau, bet par to dizainu, ja tu pieķēri, ka vajag, lai viņš ir funkcionāli, viņš var daudz sataisīt, man baisi pietrūkst to kruzuļu. To, kad visiem Latvijas laika mājā tur augšā tas kociņš debesīs. Tā bija tā identitāte, ar ko tu var atšķirties. Jā. Uztais to savu identitāti. Tas ģipšlauvas, ja? Nē, ģipšlauvas tik trāk, ķemeros visi šitie kruzuļīši kādi, kurai mājai, ar to jau viņi īpaši, un forši tā identitāte, jā, tieši tā. Tā ir tā identitāte, ko tu mēģini izpausties. Un, lielā mērā jau, man liekas, ka, ja skatāmies pa mājām vai kaut kādu arhitektūru, latvietim ir ļoti grūti iepārdot kaut ko vienādu. Kaut kādu galīgi kopēt, tas tā kā neiet. Viņš grib obligāti, varbūt tur izdara sliktāk, bet pārstum to sienu. Es tā kā iedomājuši, ka tā kā ir, bet pēc profesionāls arhitekts jau faktiski vislabāk jūt, tā kā dzīvo to jūt, vai tu uztaisi treps, pa kurām nevar uzkāpt, bet smuks, kaut kādā, bet izpaužās kaut kādā veidā. Bet tas tie momenti ir, kad latvietim diezgan raksturīgs ir. Man liekas, tādi zviedri varbūt var kaut kā, un kaut kur tas gals ir, viņi varbūt paši iekšēji mazāk ir radoši tajā. Viņi pieņem tas ir. Tā lieta ir dzīvošana, mēs to tērējam kaut kā savādāk, bet mēģina tomēr izpausties kaut kādā veidā, radīt to savu sapni. Viņš varbūt tur neērts vai vēl kaut kāds. Es pats labs piemērs tam esmu. Es arī patās noķēru sev ritīgi. Jā, bet daudz to skaidro ar to, ka mēs esam bijuši tomēr tajā dzīvošajā laikā, kad mēs bijām visi vienādi, jo mēs nevarējām dabūt citādas kurpes, citādas bikses vai citādu sekciju. Jūs zināt, par kuriem laikiem es runāju. Un tagad, kad tie laiki ir tā kā jau sen it kā pagājuši, bet visi viņus tā kā atcerās, kā traumu un cenšas tur tā kā izrādīties. Tajos laikos arī bija dažādi. Salīdzinoši jau ne? Jā, tas sekcijas jau tomēr man šķiet, ka tas mūs viena no 10 iekšējais. Ir jau pats tas dzīvesveids un tā formula jau viņa bija tajos laikos jau viņi bija tā kā radošāk, interesanti tāds, labi, varbūt ne tāds kaut kāds pētījums par, bet tas ir reāls pētījums par, labi, 200-300 gadus atpakaļ. Cilvēks dzīvoja, nav runa par kaut kādu aristokrātiem, kaut kā to galu, vienkārši normāli zemniecīši. Viņam, lai sevi uzturētu, viņam bija no savu liederīgā laika, cik viņš vispār ir, viņam ir tur
no saules līdz saulē iet uzlaicīgs. Nu. Viņam bija jāvēltīt 3. daļa. Nu, pie noteikumi, ja neuzsēžās kāds uz krāgus un paņem atlikušās 2 trešdaļas savā labo mužniecībai kaut kāda izmantošanas tāda. Bet viņam sevis pašpatēriņam, tas tad nozīmē, kā ēšanā, ģērbšanās, siltums, viss un bērnu audzināšanu, visu aizņēma tikai 3. daļu, 2 trešdaļas no laika paņēma, paņēma 2 trešdaļas brīvas domāšanai un radīšanai. Lekties. Un tur radās tā čalošana pie uguns kaut kur, tur pie pavārda, runāšana par kaut ko, tā radās tās. Bet viņi radās maz tas laiks, tas tā 1/3, kas ir jātērē. Varbūt vidēji, es nezinu, kas tas pa pētījumu, jo es saprotu, ka tiešām tas garie rudens vakari, kad visi saimi sēž vienā istabā, viens otru velk uz zoba, skandē kaut ko, atcerās kaut ko, ir kaut kādi mazie pienākumi, par tiem tad arī daino. Es domāju, tie garie vakari izveidoja to mūsu identitāti un to, ka visi sēdēja vienā istabā, tāpēc tā saimas istaba. Tā bija kopošana. Tā bija kopīgošanās. Kopošanās nevar teikt. Kopu darīšana, kopu pasākumi. Jā. Viss jau bērni var zina pavasarī. Kāpēc nevar teikt kopošanās? Kopošanās? Normāls vārds. Nu, labi, bet tur vecais tās vecmāmiņa visi vienā telpā, nu nevarētu tur orģiju. Nu, galvā, bērni parasti arī dzimta pavasarī, nu. Vai tad? Nu, kā tāda, nu? Pagaid, nu, bet ja, nu, kā, nu, tādā jūnijas, mājas, nu, kā, nu, populārā kāds. Kad tu esi dzimis? Nu, es februārī, nav, ne ritīgi kaut kādīgi. Pa burzmu. Jāņbērns. Jāņbērns. Jāņbērni arī bija, tas ir osvaru Jāns. Mēs ziemā jau ir daudz grūtāk, nu, teiksim, arī tad to bērniņu vasarā noteikti ir vieglāk saganīt, noganīt un piebarot pirmos. Tas bija interesanti, es ar fermeriem runāju, viņi teica, ka tie rudens teļi viņi ir lielāki, bet viņi nav tik veselīgi kā tie pavasarteļi. Acīm redzot, ir kaut kāds, tas spēks, ko dod saule dzīvnieku pasaulē, un tas, ka viņš pavasarī piedzimst, viņš varbūt viņš tāds izskatās mazāks augumā, bet viņam vairāk duks iekšā. Jā, tā daba jau ir tie cēlienā, faktiski, tajā pašā. Es esmu rudenī. Nevar teikt, ka knapi izdzīvojas šeit dienā. Un tā pašā, tas eksperiments bija uztaisīts tād, ka, ir kaut kāda brīvprātīgo grupiņa, kur ir mieru nodzīvot tā kā tāda. Nav problēmas. Tev nav nekā. Tu prasmes iegūst un viss, dzīvo. Pamēģini, ko tas nozīmē. Tikai patēriņu. Viņiem iPhone nevajadzēja un auto nevajadzēja. Bet viņiem vēl nevajadzēja. To var iztēloties, bet es domāju, ka to nevar zināt. Tu saproti, ka nojaust, jā. Norealizēt dzīvē. Norealizēt, protams, jā. Poruks kauj pie knipskas. Man patīk apgalvojums, es pats bieži to apgalvoju, ka mēs vispār esam iemācījušies nemirt badā tikai kaut kāds 150 gadus. Jo bija vienmēr traka laika arī. Un tad tās 2 trešdaļas, 1 trešdaļa, tas ir kā forši. Es saprotu, ka tas ir šausmīgs stāsts. Nav šausmīgs. Ja tev neviens neko nenoņēma, ir šīs faktors. Tā eksperimentā šīs faktors bija izslēgts, ka tev kāds uz tevi dzīvo, bet tu dzīvo sev. Ja palasa kaut vai to pašu Mežvidas ļaudis, to seno stāstu, tur tas ir ļoti labi parādīts. Jā, tā bija. Tur tā stāstā ir ļoti labi parādīts. Tu daudz lasi? Kā ir tas modelis? Viņš taču tik galā viss. Dacīt prasīja, vai tu daudz lasi? Pietiek, ir laiks lasīšanai. Daudz saka, ka nav laika, pēc nelas. Es domāju, katru vakaru kaut kādu pusotru stundu ir. Tā kā, kā jānobremzē kaut kā. Bet tu lasi arī tā kā papīru? Jā. Es esmu sapratis, ka manām acīm patīk labāk, ka no apakšas spīd, un tad es lasu. Varbūt tas ir izlaidība kaut kā. Nē, es klasiku. Mežvidas ļaudis man forši atgādināja, ka ir sēdēja čokarā un gaidīja, vai kāds neparādīsies uz ceļa. Tas, kurš parādījās, ar to dibināja visu dzīvi. Jā, un tad bija tas starta moments, kā... Jā, tas negantais starta moments. Uztais tādu kārtīgu restartu startām. Un tad kā tā vecā irba, kad viņam ir, kā viņi gatavoja tomēr, lai tā viss dzimta tālāk saliekās. Šito nav trīs norāda. Cēsu. Mežvidas ļaudis. Es ceru, ka tā nav skolas obligātā literatūra, kas esam izlaidusi. Nē. Viņi būs vajadzīgi. Viņi būs, bet nav droši, jā. Nē, kaut gan Janševskis Mežvidas ļaudis nav. Straumēni bija, kas ļoti patīk. Cērs kronikā starta brīdis arī bija 7 cilvēki. Pēc kārtīgi mēru un Ivan Bargā. Kā viss tā kā uzģenerējās un sākās. Tā kā tie restarti bijuši. Vīrieši, sievietes?
kas viņus tur restartēja, tā teikt, varbūt daudz sievietes, vairāk sievietes, viens vīrietis vai kādā citā komandā. Kurš tu palika pēc kādiem jau bija? Un tā kopošanas tur neizbēja. Bez tā kā neizbēja. Nē, bez tā neizbēja. Kopradīšanas, un tad viss kā, tad vietas un mājas pietiek, nu, kā Mežģīdos arī tik daudz pazūd, tā kā tukšs mājas bija, nu. Jā. Literatūras klubiņš Koks turpinājumā turpina savu darbību. Jā, bet, nu, galvenais, ka ir rezultāts, nu. Un galvenais, ka iznes cauri to tautas dziesmu identitāti, domāšanu. Mēs jau viņu tomēr mistiskā veidā, neskatoties uz kaut kādiem tur mēģinājumiem to visu ierobežot, mēs viņu lielā mērā, es domāju, salīdzinoši mēs varam pasaulē lepoties ar savu to identitātes lietu. Man ļoti priecē jauni cilvēki, kas aiziet tajā virzienā, kas šodien turpina darīt. Ko? Tradīcija dziedāšana. Dzīves Viņi nes cauri jaunieši, ir. Bet tas koks jau arī tāpatās ir. Tā ir tāda nešana tālāk. Jā, viņš ir sens. Viņš nes cauri. Nes cauri. To visu. Tu domāšu par šo frāzi. Iznes cauri visu, jā. Jā, iznest visādi. Ar savu CO2 savākšanu. Jā, pa priekšu vai ar galvu, pa priekšu visādi var iznest. Egon, mēs pirms tam runājām par to IKEA, un tu pieminēji vārdus impērija. Zinu, mēs tev arī droši vien ir sava mazā impērija. Vai, var nosaukt to citā vārdā. Kāda ir tavi noteikumi savā pulciņā? Nē, man impērija. Kad pa impēriju to nevarētu teikt, bet man tas ir kaut kādā tur 80. 5. gadā, laikam. 4. 3. Varbūt 3. Bija tas lūzuma punkts, kad faktiski es aizgāju prom no, tu krietni vēlāk. Kad es aizgāju prom faktiski no Rīgas, es pilnīgi tā kā, nosacīti jauna vide, jauna. Tu biji rīdzinieks pirms tam? Es biju Rīgā, bet rīdzinieks nebija. Es aizgāju apakaļ uz vietu, no kurienes es esmu nācis. Dodu godu vietai. Un tas arī faktiski ir pēc tam visu to tālāko gadu darbs, lai tajā vietā maksimāli atgriezt atpakaļ gan tos cilvēkus, kas tur ir bijuši, vai piesaistīt kaut ko, lai kaut kas notiktu. Un to laiku arī visu tam es veltīju. Tā ir tā mazā impērija, kuras vienkārši esmu. Bija jau kaut kāds viens, tagad varbūt vairs gluži tā nav, bet tā amatas novads bija. Gan rīz vai bija viena brīdi, kad viņš bija Draveši tikai, varbūt tāds mazākais pirms tās darba vietas, ko es biju tā kā izdomājis un uzģenerējis. Tajā reģionā viņš bija vairāk nekā iedzīvotāji. Tad es vienkārši tādu aktivitāti ienācu un izveidoju to. Un tad jau to visu jau sāku veidoties. Bet gan skola, gan viss. Un skola daudz maz normāli izveidojās jau tad, kad man bērnu vairs tur nebija. Tas periods, kamēr viņi tur mācījās un darīja, es cīnījos, lai kaut kas tur būtu. Nav jēdzīgs. Bet tas veids ir nav bija tur apmēram. Ko nozīmē pilsoniska aktivitāte, kā viņi izskatās? Tas nozīmē, ka tas sacins bērnu, un tu gribi, lai bērns neslīd pie bruģi, vai ne? Jā, tad, ap sevi gribi veidot. Krievijā jau tas modelis ir galvžām vienkārši. Tu uzsēv pili, uzbūvēja iekšā nenormāls 7 metru augstu sētu un dzīvo. Tā, lai tu nevar pudeli viens varbūt pārmest pāri, liek 5 sarakas apkārt. Tas ir Krievijas modelis, kā. Jo viņam nerūpē, kas notiek ap kaut kur. Tās 5 metrus garās nātris nevien neuzstāts. Mikropasauli kaut kādu uzradu un briesmīgi laimīgi, bet viņam jau pat kaut kā. Pat tas zemnieks sēdes modelis, ja mēs pastāstām to etnogrāfisko modeli, viņam jau ir, jebkurā gadījumā viņš ir ar kaut ko nenormāli norobežots. Es nezinu, vai viņam no kaimiņi bijis jābaidās, vai kas ir latviešiem tāds atvērts dzīvesveids vienmēr bijis. Uz uzticību vairāk balstīts. Jā. Mums jau tur tā, mums arī, mēs skatāmies to mūsu to vēsturisko zemnieku sēdes veidolu, tad jau viņš tā kā ejot vai vairāk uz Krievijas puses to malu, viņš jau paliek jau tāds ar ierobežotāks. Jā, ar sētņiem. Jā, un jau veidojas jau tāda promenādu, labākais mājiņas un ļoti nesemnieciskā. Zviedrijas karalis atbrauc līdz Vestienai kaut kādu pirms, kaut kādu novembrī,
pagaidīja 2 nedēļas nosvinēja Ziemassvētkus, tāpēc, kad Daugava vēl nebija aizsilusi. Un tad viņš atstāja tur, tāpēc Kāla ezers uz pa Kāla ezeru, ka tur bija kaut kādi ievainoties slimie klibie, kur nevarēja braukt daudzīties. Un tik līdz Daugava bija aizsilusi, plēsi pāri uz Pleskavas pusi un sit pa zobiem, laupīja un plēsi. Un tā bija normāla kultūras apmaiņa tajos laikos. Un iespējams, tāpēc pie robežā bija šī vairāk piesargājās no svešu nācēju naktī, nekā, kad tas bija kaut kādā Kurzemē, kur paši pa sevi zināja, un pārējie tur nemaz nelīdi, tāpēc, ka varēja dabūt traukties. Kurzemē kaut tie kurš vikiņi brauc? Tās sētas bija kārtīgi zābaks spēriens un izlidot cauri. Viņi tādi bija. Varbūt viņš varēja jau Bet ir jau vēl tas faktors, ka... Bet zaķi nenograuž, lai tā gluži kaut kā vairāk varbūt ir tā. Tas atkal akalitātes savrūpības moments, kad tu gribi ar kaut ko tur bišķi. Mēs arī kā gribam mazliet to intimitāti dabūt, labi. Latvija tur to sētu vajag. Jā, bet viņi nekad nebija tur, viņi bija tāda nosacītā. Viņi bija ļoti, ļoti simboliski, labi tur. Katrā ziņā viņi varēja pārkāpt pāri, vienkārši pārkāpt pāri, bet respektē un nekāp viņi pāri, tāpēc, Bet šobrīd, ja kāds grib dabūt ciemiņus savā sētā, tad uzcels žogu, jo, ja žogs, tad gribās kā pāri, noteikti. Kaut kādas kultūras īpatnības. Jā. Es pie stācijas tāpēc nekad nevienā brīdī nerakstīšu, tad nevar iet vai te privātības un vai kaut kas tāds, kaut gan pamats to rakstīt būtu. Viņš rado, man tās privātība kaut kādā veidā ir tas privātums gan jāciena, gan arī jārespektē, bet man kaut kādīgi viss šitās te tur tas zīmes. Man viņas trācina kaut kā. Jā. Man viņas kaut kādīgi, tur, kaut kā. Jādams, ko tu es sapratu, augstpriekums stabā ir, kā, lai nerāpās, ka nositīs. To var saprast. Jā, to var tā kā saprast. Zīmes nozīmības. Jā, un dažs labs ir uzrāpies un ir nosists arī, tas ir kaut kas savā. Man kaut kā viņš tā, vai griež, viņi griež tā. Bet to dizainu var panākt, ka tu neviens neiet. Uztais tik pretīgi māja, ka viss bēg no viņa. Tad runājam, lai tā sētiņa ir šitādi izskat, tas nozīmē, ka, labāk nē. Bet, uzliec kaut kādu arī, vai kādu zēdeņu, vai kaut kādu, neies jau. Respektēs jau to, ka tur, iestāda rindā kociņas. Ka tur ir, vai kociņi, vai, uzliec vienkārši, pārliek kokus jārsām pāri kaut kādīgi. Tā ir tā mūsu jutīgā dzīves ziņa sanāk. Bet, jo aiziet jau visur, ja grib, nav problēmas, bet respektēs jau to momentu, ka tas ir tā, bet visiem magiet tur. Vēl jau tās augstās sēks īstenībā nedrošas pašām tam, kas dzīvo iekšā. Suns, nikt saimnieks, kaut kā šitā. Kaķis, kurš rūts, jā. Tas tā jocīgi viškas ir. Bet tu esi izgudrotais daudz, vai ne? Ir kaut kāda kvalitatīvais rādītājs par to, cik daudz tu esi izgudrojis visādus kaut kādus brīdus. Ko? Izgudrojis visu ko? Es nezinu, padomāju, laikā to sauc par racionalizācijas priekšlikumiem vai izgudrojumiem. Es zinu, ka tev katliņš vārās tādā ziņā. Nē, ar to jau viss kas sāk kaut kādās laikos. Tie patenti vai kas tev ir? Tur bija padomijas laikos, tad bija, kad nāca kaut kādas modē, kaut kādas telpiskas spēles, ir lietas kaut kādas. Tas vilns ir, un uz tā viļņa vienkārši tā kā surfoja. Tas sataisīja visādas bērnu un atjautības spēļu, visādas tur lietas, un sapatentēts arī, un pat šodien vēl atkārtojumi, faktiski nav. Būtu varbūt jāsaka pat uzražot, jo tā viena bija spēle, viņa it kā ārprātīgi vienkārši, vizuāli, viss tur nenormāli vienkārši, tā kā uztaisīt, tā kā mehāniski. Bet es viņu pats nekad nevarēju tik galā. To kubiku vēl var kāds salikt, to Rubika kubiku. Bet tā bija faktiski tur tāda jocīga sajaukšana. Tur bija tāds krāsa aplis nodefinē kaut kādu apli, kādā kārtībā ir jābūt novietojums. Tagad nesimetriski ar to krāsu apli nojaus nesimetriski ar divām, teiksim, baltām. Vienkārši balta krāsa vai melna, vienalga kaut kāda. Bet nesimetriski, un viņi visu pagriez, samiksē. Un tagad apakaļ dabū krāsāplu. Katrā ziņā bija tur patenti un visādi kaut kādu, un baigi labā lieta, un visādi atzinības, un kas. Bet
Bet viņi nevarēja salikt. Viņi vienkārši mehāniski izjaucot un saliek apakaļ. Bet tur kaut kādi jocīgi. Droši vien vēl kaut kā domāšanas veids, ka tu var tā kā šakā, tur kaut kā 10 gājiens uz priekšu. Nu, katrā ziņā teorētiski viņam vajadzētu būt saliekamam. Protams, ka viņš saliekam. Ja jau izjaukt, var tas salikt var. Nu, kā viņš jau nekas jau nepārvietot. Vienkārši nesimetriski ejauts. Tikko nesimetrija, tā tev radās kaut kāda nekatrs reizinājums. Un tas ir dažādās vietās. Un tās dažādās vietas uzminēt, kam tur būtu kā un kas notiks tad, jo tas jau jebkur tā izmaina to situāciju. Tas bija tā diezgan, tas bija tas forši. Toreiz pienāca sociālismu beigas, un es viņu nepaspēju norealizēt, tā kā tehniski ražošanā. Kā tad jau tā industrija tur strādāja un darīja, un es tajos apstākļos biju piešāvies kaut kādīgi. Bet tur ir veiksmīgi pārlec uz to 90. gadu. Es tieši iedomājos, ka tur varētu būt jūs tā pazīšanās un zināšana. Es vienreiz Tehniskajā universitātē man nomēries bija baigi simetriskais zvērs. Man abas rokas bija puslīdz vienā garumā un nebija tāda kaut kāda asimetrija. Tā simetrija un viņas nozīme. Koks jau ir simetrisks, laikam skatās. Saka, ka tev esot jānoliek pa vidu, jāapstās viena sejas pusi rāda to, kā tev Dievs devis, otra tāda, kā tu viņu īsteno. Un ja tā paskatās, dažreiz tiešām tā asimetrija cilvēkiem ļoti jūtam un saprotam. Domā, ka tā, varbūt tā asimetrija tas, kas nojaus to radītāju domu? Jā, nojaus to, kā var tikt to galā. Tas jau sakās. Jo māju tu netaisi šidā, māju tu mēģini taisīt šidā. Māju baigi interesanti būt tāda kaut kāda. Es nezinu, man zobārsts parādīja, viņš bija uztaisījis ar asimetrisku jumtu. Nevar teikt, ka es biju priecīgs, kas tev noticis. Viņš tā jau var būt. Man patīk simetrija. Nu jā? Simetrijā man liekas, viņa būtu kaut kāda. Simetrija var visādi būt. Viņa var būt, viņa var būt fiziski, viņa tur nav, bet viņa ir optiski simetrisks, vai kaut kā tev to līdzsvaru dabūt arī ar kaut kādiem izteiksmes paņēmieniem, ja tev iekšē nodikti, ka man iet kā tā dzīves telpa tiek šitāda, bet nevar vienu virtuvi nosimetriski, ko tā vai otrā pusē mums viņas divas nes kāpēc taisīt, vai kaut kā tev tā ir funkcionalitāte, un tas ir jāsadabū kopā ar to izskatu. Man patīk tādas simetrijas lietas, un dabā jau ir ļoti, ļoti daudz. Gliemēs varbūt nav tas simetriskākais. Būt arī ne. Jā, būt arī ne. Bet dzīvesveids tās lieta. Ja tev līst uz vēdera, kas arī būtu kaut kā izveidotais savu veidu nodilums kaut kāds. Vai pazoli uz vēdera izveidotos. Es saku, ka tev zvani uz vienu pusē, uz otru stāv. Jā, tas jau kaut ko izmainīt. Un skatīties, vai uz priekšu. Bet tā simetrijas atceros toreiz, kad es viesojos, un tu man stāstīji, ka vajag vispār jebkad cirst koku, var vienkārši normāli izžāvēt, dabūt no viņa forši to nesēju, un tad izzāģēt visas zarvietas, kuras ir mehāniskais vājums, un tad tu dabūji foršu līmi, kur bija toreiz jūs no Šveices ņēmāt, es nezinu, kur viņi teikt. Kur ir, jā. Un tad jūs bliezāt cauri tās jaunās paudzes bruses, un tad jūs no viņām būvējāt tās savas ļoti skaistās mājas. Un tagad mēs, darbojoties koks turpinājumā, mums patās izstāstīja, kad nākotnē izskatās, ka ir tā, ka tu visus savus brusus vienkārši safrēzē, paņem kaut kādu saistvielu un koku uztaisi, ka tu no koka var uztaisīt, ko vien tu vēlies. Bet tā kā formās salējam bez mazliet tā kā betona jau. Tā figurāli izsakoties. Es domāju, ka tā lielākais labums, vai tas, kas tagad faktiski pasaulē avangardā, mēs jau tikko mēs Alūksnē tādu pasākumu uzbūvējām no jauna. Tas ir pasākums, kurā to koku salīmē divos virzienos, tas krosslaminēti. CLT. Tas, un mēs tagad esam pievārējuši tā kā to tehnoloģiju, pievārējām varbūt dažiem tehnoloģiskiem, atkal jau gribēs kaut ko izpausties, tad uztaist to tehnoloģisko paņēmienu tādu, kad var vienkārši ar to pašu rezultātu uzražot divreiz vairāk ar tām pašām iekārtām. Tur nedaudz it kā pagaidām sadārdzinot tā kā iekārtu, bet nākotnē es domāju, ka mēs zinām, kā darīt un uztaisīsim to paņēmienu tā, lai viņš būtu demokrātisks un pieejams.
un pieejams tā kā. Tas varbūt beidzot varēšu māju pie tev pasūtīt, ja tas ir demokrātisks un pieejams. To nevar tā kā tā Latgales ētara kā izpērt, tas ir noteikti. Ar caurnī. Tad ir pats salauzīs kāju. Alūksnē tagad privāta māja vai publiska celtne? Viņi domā vairāk gan. Viņi ir domāti. Privāts publiskais nams? Gan lielās, kā līdz 20 citur stāviem viņš jau šodien ceļ. Ņemt Alūksnē. Alūksnē, tas projekts, ko tu taisi. Projekts? Jā. Tas privāts? Projekts ir privāts, jā. Projekts ir privāts. Tie puiši, kas to tā kā paņēma uz sevi un to finansēšanu, viņi ir jau iepriekš. Arī tās foršas, man patīk tās modelis, kad viņi ir paši nākoši no turienes, naudu sapelna kaut kur Rīgā, bet visu to ieliek savā... Tur, kur jāieliek savā no turienes, ko viņi ir nākuši, un varat aizbraukt uz Veslēcenu un paskatīties, cik tur ir sakārtots jau, kā viss veidojās. Tas Alūksne Veslēcenu kolosāli. Viņam ir tā kā saliņa faktiski apkārt, jo tur... Jā. Es nesen biju Alūksnē, es tā kā esmu gatava braukt un pētīt vairāk. Tur ir tās 5 mājas. Kā nekurien tā ir. Bet, kā man kāds teica, uz turien speciāli jābrauc, līdz ar to viņiem ir tās pašapziņas. Jā, tur bija arī stāsts, kad viņi teica, jā, tur bija baigi labi aizsargājumie koki, sadalīja mazos īpašumos, un katrs savus izšmaharēja tur mēģināja apiet arī kaut kādas dabas liegumus un tādas lietas arī. Bet, labi, nav balts bez melna, tur tikai varbūt kaut kādiem ļoti jauniem cilvēkiem ir melns un balts. Viss pastāties starp stāvokļos. Tā kā tur tāds mums pilots projekts par to tēmu, faktiski, un tagad jau mēs vēl labāk jau kaut kā orientējam. Un tad mēs vēl labāk to koksni izmantot un padarītu demokrātiskāku, uztaisām vēl vienu tehnoloģiju, jo tajā CLT ražošanā paliek ražošanas kaut kādā atlikumi, logi, duris, tās vietas jau izgriež no lielā paneļa ārā. Jā. Un tad tos atkal salīmē pa jaunam kopā. Faktiski no materiāla, kuram ir, var teikt, malks sena, uztājas nākošo materiālu, kurš jau ir, kuru ir iespēja tā kā pārdot tirgu, dēļ tā 2 reizes lētāk nekā viņš pamatā ir tajā izstrādājumā. Un tas jau momentāli iedod tādu nišu, kad var taisīt to demokrātisko galu, kur jau, sabiedriskās ēkas varbūt var to finansējumu augstināt un izmaksas pavilgt, bet tāda privāta dabū jau tur vajag tā kā, jo tu var dabūt viņu ekonomiskāku un cilvēkam draudzīgāku, jo tas ir, tas tā kā ir foršāk, mēs taču varam paši, un galā rezultāts, viņš ir koks. Tas pats koks viņš ir, tas pats materiāls viņš ir izturībā nenormāli tur, Latvijā būtu zemes rīts, varētu kārtīgi kratīt, un daudz, tur nekas nenotiek. Viņš ir tik mehāniski stabils, izturīgs. Par to daudzīšanu, kratīšanu es atceros, ka tu biji uzlicis online, es nezinu, joprojām ripo vai ne, tas koku divritenis. Viņi uzražoja divritena koku rāmi, lai pierādītu, ka tas koku rāms tur, uzlika uz viņu noteikti slodzi, kaut kā 30 kg, un palaida online kameriņā, ka tu var skatīties, viņš visu laiku ripo papli, tā iecentrē, ka tur visu laiku griežās centrifuga, un šitais ripo tikai. Un tā pampāk. Jā, pampāk, viņš raustās, un tad cik viņš kilometrus nobrauc? Viņš nobrauca 48,000 kilometrus. Pirmos 4,000 izlīd ārā visas, kā tās lietas, kas bija jāpie. Izlīd vienkārši, kas lūst, kas kaut ko. To visu nobrauca patiski 4 riepu komplektus, līdz pat tukšo. Pāris asītis? Tie to gumiju. Bet pārējais viss izturēja braucienu apkārt zemeslodē, vēl 4,000. Wow. Pēc kilometriem. Tā vietā, lai tur šķindētos kaut kāda reklāmā, uzliek vienkārši kameriņu un palaiž, lai šitais bambāls ripo paplīt visu laiku. Skaisti. Man tas noķēris, kad pāris es skatījos, tiešām ripo, jā, ripo. Jā, viņš tur, tas bija tāda, pēc tam jau, kad viņš bija pasaulē apkārt apripojas, varēja vēl ripot tālāk, tad bija vienkārši
tā ripošana elektrībā maksā 100 eiro mēnesī, tad domā, nu, labi, varbūt nevajag. Pietiks. Nu, kā tas transportieši jau ir. Zaļā pēda, taču ar elektrību piedzīts. Nu, uz mārketinga rēķina jau varēja norakstīt. Satiks uz mārketinga, tas nav nekas. Es domāju, ka viņš jau šodien ripotu, jo tas viņam nekāds mazākās noguruma pazīmes nebija. Bija viena atziņa tajā rezultātā, koncentrētā veidā, ko mēs ikdienā vispār neredzam. Nu, mēs braucam ar auto, visu kaut ko. Zem tās stendiņa apakšā bija, kur tā riepa palika, kāpēc viņa nebija. Zem tā stenda apakšā bija, nu, ik pa pāris mēnešiem, nu, putekļi. Bļodiņa ar gumijas putekļiem. Un tas ir tas, kas lido. Un tas ir nenormālās tonnas, kas tas lido. Gumija varbūt nav tā agresīvākā. Jā. Es nezinu, kā to mikroplasmas pētnieku un kā viņš pēta, kas ar to notiek tā. Labi, ne, starp šun telpā viņš kā mikroplasmas varbūt neienāks, bet tas, ka viņš rada kaut kādu piesārņu daļu, pa kur mēs neesam nedzirdējuši, neredzējuši, taisnība. Zīves jau tagad pēda, taču, man liekas, ka viņš tur sēdās. Tur tas bija tik uzskatām, jo viņš jau ripo tajā vienā vietā. Visu laiku ripo tajā vienā vietā. Un mēs tajā pēc 2 nedēļām, pēc 2 mēnešiem mēs varam tādu normālu tādu ļodiņu savākt ar tiem putekļiem. Nu, viena vieta 4 riepas komplektu nobrauc. Bērniem Multen bija tā par to gliemes, kuram bija tas virsskaņas ātrums, tas ātrais, un tad bija tā, kad viņš jau, kad viņš nokļūt ķezā, tajā lielajā autosacīkstē, viņš vienreiz iebrauc tajā gumijas pabirās, kuras tur malā stāv. Tā ir vienīgā vieta, kur es viņu tā esmu redzējis, ka tā problēma tiek rādīta. Nu, tur bija, es viņu redzēju tik labi, kad, nu, ir vērts aizdomāties par to. Bet tur jau nav jau citu. No otras puses, riepa jau neskaitās agresīvais atkritums. No riepām tais pamatus, no riepām tais visādas vaļņas. Jā, bet ne tikai tā riepa lido pa gaisu. Tas ir tāds piemērs, ko Egons redzēja. Jā. Bet viss pārējais, kas droši... Tas puteklis ir grupa. Nē, es jau nav pētījis, kā tas iespaidot. Kamēr mēs neredzam ar aci. Nu tā vai... Bet tur tīri tas, kad ir tāds fakts, kad ir viņa tik daudz. Nu, kas no kritentiņa galvā. Jā, nu, mēs ar savu autiņu gan jau gadā radām, es domāju, 10 kilogramu tādu produktu. Katrs tādu putekli. Un koks kā materiāls? Neko neatstājies sevis tādu? Vāģi prātā apkaļ ar dzelzi un vālē, nu, kādu. Un es domāju, koks kā māja, kā vide, kurā mēs dzīvojam. Labs atspēs, man ir 50 ratu un 50 regals. Nu, ir ko izpausties, izmēģināt, testēt vairs. 50 rati? 50, jā, visā tur kaut kā tur nonāk. Tā kā kolekcija? Nu, man nonāca, jā, tā. Es viņu paglābu tā moderna. No sapūšanas? Nē, no izvešanas. Ah. Viens vīriņš bija, netika to galā, bija savāds. Un bija nopārdevusi uz Lietuvu, un es tur tā kā biju kreņķīgs, ka no Latvijas tas viss aiziet prom, un es to lērumu kaut kāds, nezinu, bija kaut kāds šitās lielās fūras, kaut kādas 5. 50, es domāju, rati, tas nav kā ritens, bet nē, 50 rati, visi. Komplet, viss normāli. Es arī biju sapratījis. Cik angārs tu piešā pilns. Jā, liet zirgu priekšā un vēlē, un pie tam kaut kā interesanti sagadījās, ka viņa nav vienāda, kāds meistars taisīja savē, tur bija priekšbēriem kāzām un kam tik ne, un uz bālīt braukt, un tādi, kur... Nu, Rāgavs jau sevišķi izteiksmīgs bija. Jā, viņš... Tur jau mācēja kolēģis izpausties un tā. Bet kā sanāca, kā latvieši domāja vēsturiski tavuprāt, ka viņi rāva iekšā, ka rati ritenim ir 10 spraišļi? Tas nav mūsdien. Mūsdienās, ja mēs zinām, 360, mēs dalām uz puses, mums nāk 12 vienādīgi. Šiem sanāca 10, kāda vēl pēc? Ne, es nezinu, kāpēc, bet iespējams ir kaut kāds maģiskā robežā, cik minimālais vaiglietas rats saturās.
Un tas būtu tikai minimāli. 10 jau vajag dum dalās vispār. Nu, es tev saku, un viņiem visiem 10. Vispār es pat nezināju nemaz. Tu vēsti tik daudz ratu, un tu neesi saskatījis. To es spieķis, es nebiju skaidrs. Pastāst, biju priecīgs būtu, ja Bet atbildi ir pareiza. Nē, atbildi ir loģiska, ka minimālais, lai tas rats turētos kopā, kad netērēt daudz resursu. Bet 5 jau pats skolā atceries, kā cirklu bija 5 ar zvaigžņu uztaisīt. Tur beig kaut kas jau... Nav viegls. Es pat nezinu, nemaz kā tā jau tā kā sadalīt. Ja mēs runājam par CLT, tad pirmais CLT bija, es atceros Robin Hood filmā, ka Angļiem, kur veda tos, kur viņi atceries tie riteņi, viņi bija arī no šķērsām saneglotām. Viņi bija pilni koku riteni, līdz ar to tas pilnums būtu tas. Piedziņas rati jau visām tām darba mašīnām, kas bija tur dzirnavas un kurs, viņam tieši tāpat bija satapoti kopā. Arī, no CLT arī bija. Jā, un šodien jau arī tā kā Austrijā tas galvenākais, tas CLT, jau viņam tāda, vietēji kāda tāda, un kā viņam saka, Feinšmeker, tāda gardēža vai kaut kādī tur arhitektūra vai kur. Viņam jau ir viena firma, kas jau projām Austrijā tos pašus CLT ar koku tapiņām tājas vienkārši, bez jau kādas līmes. Viņi saka, nē, tas ir tā kā jābūt tā kā pa vecam, bet izturīgi. Nu, Latvijā tenī laikā kurps taisīja ar koku tapiņām. Jā, satapoja kopā. Un staigāja mierīgi. Un turās. Jā, un turās. Un kā tā zula nosnekrīt? Es vienreiz kaut kādā, es pat pastaigāju tādiem zābakiem. Tas bija klipu klapu kaimiņām. Nē. Normāli zābaka rādas zula, tikai nāglu vietā ir daudz mazas tapiņas. Saprot? Parasti jēdzīgi mūsdienīgi zābaki, tikai tapiņām. Kā apavs arī ar... Jā, tas neticam. Nu, tās tapiņas jau turpinājumā. Tās jau tapiņas bija baigi redzams ar Čaplī filmā Bats. Zini? Kā viņš ar smalkiem instrumentiem to katru to špilku vai kā viņi tur sauc, viņš viņu apsūkāja. Tā zini, kā tur māja kaut kas no ādas, tur iesūcies kaut kāds tauciņš. Ja galīgi nav ko ēst, tad vai uzvārīt galvā. Ja galīgi nav ko ēst. Ja tu nopērci 40 rats un 40 rēgās, tad tev nav tā, ka tu neko nevar ēst vairs. Tev ir ko ēst. Tad tev jādod kaut kādiem brīvdabas muzejiem, jādod kaut kādu iespēju filiālu uztaisīt. Jo cilvēkiem par to jādomā. Es jau to filiāli, es domāju, par 80% uztaisīs. Tur pat ierķos? Jā, tur ir. Ierķos gluži nav tur krokam pretī. Aha. Ja tu brauc pa to ceļu, tu tur redzēsi, kreisā pusē pie amatas. Tur, kur tas lietains, tā vienkārši... Es sapratu, tas baltā ēka. Baltā ēka ir melturkoks, viņam pretī ir tā vecā melturu sētā. Un tā melturu sētai viņš jau 1921. gadā bija jau arhitektūras pieminekļu sarakstā tajā laikā. Kā dzīvojamā Rīga, kurš Latvijā, es nezinu, vai kā... Viens no viena no pirmajām ēkām, kuru vispār tajā sarakstā ierakstījām, liekas, tajā laikā, jo viņš tikai radās. Laikam, viņš jau pavisam 21. viņš varēja būt nereāls. Jā, tā kā dzīvojamā Rīga viņa toreiz bija, un tā tiem sēm, tur man tā ir, es tu pats zinu blakus, tā ir faktiski man bērnības māja. Un tāpēc arī es to kaut kur tur daru to, kad, tā kā tas ir tas pats modelis, kad, tur, kur tu esi tā kā jūties atbildīgs par to vietu, kura tevi ir radījusi, un kura tavu bērnību ir pagājuši vienam pašam, es tur viens klejoju. Es nezinu, kurš vecāks šodien kaut kā palaist bērnu, kaut kā 4 gadu, un aizklīs 5, 6, 7 kilometri upi. Bet upi ir skaits orientieris. Upi tek uz vienu virzienu, un ja nāks apakaļ, būs turpat, kur... Būs mājās. Jā, būs mājās. Tā, ka tas viss bija kārtībā. Un man neviens neuztraucās, ka es pazūdu uz dienu. Vispār nebija, šodien tur būtu meklēšana. Kaut kādi droni, viss tur mēģināt atrast kaut ko. Zinu, ka vakarā būs. Mazais Egons. Ko Egoniņš tikmēr darīja tur tie mežā? Ko darīja? Egoniņš tie mežā. Ko darīja? Visu dienu. Tad? Mētāja akmeņus? Meditēja. Kā, skatās, kā mētāja. Iet un vēro to dabu, kaut kādas zivtiņas, kaut kāda nedarba bija, Vēlāk, ka bišķiņ paaugās, ka jau bija maz 11 darba, blakus smeltrim bija normāli kara laikā bija bijis kaut kāda munīcijas kaut kāda nenormāla noliktā. Tur mēs veikli apguvām šo māku. Spridzināšanas māku? Protams. Normāli bruņājums, faktiski tāda, es pat teikšu tā, ka tā laika normāli partizāņu vienība varēja lepoties ar to, kas mums bija. Puikam. Pēc kara bērns. Jā, tikai tur, mums ar to bruņā un tā bēdīgāk beidzās, jo viens sakā, kad bija bišķiņ tur, kad dažu gadus vecāks pie manis, par mums, mūsu grupiņu, kaut kā mēs bijām tāda 4. 5. klases. Tā. Viņš bija tāda kaut kāda jau
skolu pabeidz jau 9, nu kā šodien 8. kaut kur, bet viņš bija izdomājis uzlaist sēsīs Ļeņinieku un partijas komiteju gaisā. Un viņš sivēts atnāca pie mums, paņēma to spridzināmo materiālu. Un, nu, tā kā viņam tas pasākums nesagāja, viņam izgriez rokas otrādāk, un kur paņēma, mūsu klētiņā paņēma. Un tad gan laikam sapūdēja, nav dzirdēts nekas vairāk. Kaut kur dik tālu. To cilvēku. Jā, bet viņam tā doma bija, tā Ļeņineklis ir jānones. Mums jau faktiski par to klētiņu vairāk interesē. Klētiņa joprojām stāv? Tā klētiņa, kur mums glabājās ir, jā. Bet Nautros tur man ir cita klētiņa. Tajā klētiņā atkal tas, ar to visādi stāsti ir interesanti, ja tādi ir tur. Tādi, tur kaut kāds lietiņas, kaut kāds meltura kroga vecā leta. Es arī nezināju, kāpēc par letu tādu? Man atnāca un vienkārši, pats ir, kā tā leta kaut kā bišķiņ šķīva, tā kā, krogas leta. Šķīva. Reka tev mērglāzīt ir, viņa ir šķīva uz mazliet slīpums uz klientu pusi, un tu vienmēr klientu pusē ielēdīdz rīķīti, un faktiski tu neesi ielējis. Un dienā pašam paušiņš sanāk, ļoti vienkārši matemātika. Izrādās, ka maigās kunsts, un tā lieta vēl tur bija, tā kā saglabāt no tiem vecajiem krogus laikiem, kur krogus vēl bija funkcionēja līdz 40 gadam. Viņš tur bijis. Tā saimniecībai, tā zemnieku, viņai jau tas mājas saimnieks bija krodzinieks tajā krogā, un tas tur tā viss tur. Viņš atnes vienkārši beigās, ka viss izbeidzās, atnes to letu uz māju un tā. Un labi, tur izdevās viņi tā kā, viņi nebija galīgi pa galām, viņi ir. Tas nozīmē, ka viņi ļoti daudz redzējuši. Tie koki tev runā? Viņi stāst, tā letu var cik to pastāstīt. Cik viņa alli redzējusi ārpās. Un kāds cilvēks un kāda likteņa. Jā, viņš varētu runāt. Es tagad baigi pārdzīvoju par to, ka bija tas upe, tā izdevniecība, kur bija tie veikali, un tagad jau tas skaņierakstiem vairs neviens netirgojās. Ozolā, lāzeri un tik skaisti tiem Blumberga burtiem tie upe ierakstīts. Un tas ozols sēž tur pretī galerijai centrs, kur tagad viss H&M pretī, viss palēto, viss labi. Un es redzu, ka tas kliedz, noņem man, aizved man kaut kur ieliec, man normāli, es nevaru izturēt. Es redzu, kā viņš bauro, tas nabaga ozols, divas rītīgas tādas šķils, no kurām sanāk tāds galds, ka prieks upe. Vēl rakstīts ar Blumberga burtiem, un te visā tajā mūsdienu šļurā iekšā. Jā, tā ka tur es pa pagājušo ziemu atjaunoju rīskrāsni tādu, ko var kurināt jau. Tā ir reālā tur, un to izbaudīt. Kas ir dzīvot melnajā pirtī? Tā ir ne pirtī, bet melnajā rijā. Dzīvojumā rijā, tā jau viņi saucās. Kāds ir? Normāli. Dūma sastājās augšā, un tu papakš dzīvo. Dzīvo pa apakšu, un tur interesanti, labi, tā iesildīšana aiziet kaut kādu dienu vairāk, kamēr viņi dabū jau sāk iedzīvojās. Un tā, kad iedzīvojās, ir tāda viegla dūma, ka viņa ir jūtama gaisā. Jā. Bet nesmārš. Viņa, dūma. Un meitenēm droši vien kostu rīklē. Es mierīgs. Nekoši. Nav. Viņš es, es zinu meitenes, kuras tik super jūtīgas. Es vispār nejūtu, viņš jau šķauda. Un viņš visāds piegārs arī dzird visur, kur. Tā ir tā nanoplastmas. Un par žāvēt, ka glabājās ārpās. Žāvēt, ka labi glabājās. Bet uz sevi arī ir labi saglabājās. Rīs jau vispār ir rīs un pirtis jau ir tās lietas, kas ir vadīs pēdējās. Visilāk iztur, tas dūms ir tā kā konservants tā visam. Un tad jau jā, bet runājot par to, jā, pirts arī jau bija tas, ko sāka faktiski to dzīvi. Un koks tur vienmēr māja pēc tam varēja boksterēt kā. Jā, šogad uztaisām to deneroloģisko kartēšanu, skaidrs, kad ir koki ir vākti no 800 līdz 821 gadam, tad tas nozīmē, ka 21. gads ir tas dzimšanas gads, kad ir tā rija uzsāva. Pēc tam ir varējuši pēc 885. gadā, kad ir otra rīskrās uzmūrēt jau, tad ir piebloķēti klāt dzīvojamais gals un gubens priekš siena. Bet tā bija rija vienā galā un lopiņi baks, un tā bija tā normālā. 1820. Bet tas nozīmē, ka tu ņemies ar modernām un ultra un tagad 3000 mājas gadā uzblēst. Tas nozīmē, ka 100 mājas dienā. Tos jau nājas uztais iekārt. Labi, no vienas puses tu ar to, un no otras puses tu viss rūpes ieliec tajā savā senā saglabāšanā šodienā, lai viņš tur dzīvo. Cik te ir palikuši vietas, kur var, ja vēl kāda ēka kaut kur,
Bet man jau ir tas komplekts, ir tā māja, ir tā klēts, ir tas stāvlis, ir pirtiņa. Nu, tev gan ir tikpat glatni kā Brakovs pie blāmai. Šūns ir pagalām, nu labi, tas šūns, nu, tas būs tā kā amatnieku darbības nākotnē jau jārāda kaut kāds modelis ir, nu jā, kādreiz viņi uzturēja lauksaimniecību un kaut kā tā darbošanās, tad šodien tas ir to pasākumu, tur nespējas uzturēt, bet viņam ir, nu, mēs to jumtes uztaisīs ļoti forši, bet jebkurā gadījumā, nu, 40 gadu būs asāk domāt jau, tā jau skaidri jumts jau pēc 20 gadiem ir, bet es domāju, ka man 40 būs. Man viņš nebūs jāmaina, tas ir noteikti. Man šobos ir atzīstos izkalt caurumu. Un jārada modelis, kas viņu spēja vienkārši nākotnē, nu, grūti jau pateikt, nu, kas tur, tā ir rūpe, tas nav vienkārši. Tā ir rūpe, tur jārada kaut kāds, nu, tad šūnī būs kaut kāds, varbūt amatniecība, vēl kaut kas, vai restaurācija, vēl, nu, kur ir dzīve radīs. Un tam ir jāvar to nākotnē kaut kādi, lai viņš dzīvo savu dzīvi, lai viņš spēj dzīvot kā tā zemnieks ēta. Bet lai viņi jau var iet iekšā, lai var iekurināt tur plīti, iekurināt rīskrāsi. Lai var sajust. Lai var sajust, un vasars, šā vasara darbs ir slietenis, kur ir, nu, saprot, kā ir slietenī, nu, kā tas ir, tā ir vasars virtu, nu, bet tur kurinā iekšā, un man liekas, slietenis izdomāju, es viņu uztaisīju tā. Slietens ir tas, ko tu rādīji telefonā? Jā. Tas ko es nosaucu par vigvamu. Tā kā vigvams, jā. Jā, tas slietens, man liekas, ka visur slietiņos pa augstu tek ūdens. Man centrā noteikti netiek, man tur vēl bišķiņi, viņš ir jāpieliek vēl kociņu klāt, un man liekas, es būšu izdarījis to, kad viņā neticēs. Pa to centru augšā, kas ir kā parasti vaļā. Tur ir viena viltība, man liekas, kaut kādās indiāņu, kaut kādās bildēs ir kaut kur redzēts, un es neticu, ka latviešiem tā nebija, vienkārši viņš ir tik ātri, viņi ir pasākums, kas tik ātri iet postā, no kā, nu, slietens tīrāku atmosfēru, viņš varbūt dzīvo tur 30 gadus vai kaut kā. Es domāju, ka es tur mazliet pamānījos ātrāk no zemes, lai tā apakš nepūst, tos izdarīju, lai nebūtu pēc tev dabūja papildus vilkni uzreiz arī. Tu akmeni kaut kādā apakšā ielika? Jā, tādu, nu, uzbalstīja galvas uz akmens, nevis uz zemes, tā zeme tā kā pūst. Un tādā gadījumā, ar to viņš vienkārši dabūs to, ka, nu, viņam būs dubults mūžs. Tas ir, nu, noteikti, varbūt tas vēl vairāk. Tā kā, un tā vīzija par to dzīvošanu, es domāju, ka tur, kā tas tur bija, tur es dzīvu, kurināt iekšā uguni varēs. Un kur domies laukā, jau augšā? Augšu, tas šķirs. Slietenim jau tā ir tā ideja. Jā, bet ūdens netek iekšā. Nu, tāpēc jautā, kur ārā iet. Tas tā kā kaut kāds Gore-Tex materiāls. Zviņas. Ārā iet svaigs un iekšā ūdens. Zviņas, zivs. Bet ir arī tā vīzija, var iest tur uztaisīt, nu, vidaram to, nu, tur. Kad es pirmoreiz iekurināju pēc visas rekonstrukcijas to rīs krāsni, ko var kurināt, tur bija palikuši 2 sienas un apakšā bedri un no lokāliem akmeņiem, kas tur bija. Es noliku to dzēšu, man parāda galīgi par rokā. Es jau nezinu, kas būs, kā tu taču telpā kurina uguni. Viss ir normāli, un tur nekas tur nedraudēja. Normāli kurināja, viss tur bija. Man jau tas pavārds ļoti uzrunā, ka tu kurini savā virtuvē ugunskura faktiski. 1,30 m augstuma apmēram. Sākotnēji uz vēdera jāvien, tas ir tā, jā. Tur bija diezgan unikāli, jo tā mājai kaut kādīgi bijuši ļoti liela pietāta pret vēsturi. Nu, nekas nav mests ārā. Tur viss ir tā kā saglabāts tā kā ir un tās lietas, izdomāt kaut kāds mēbās, kur varbūt tās ir aizgāja nebūtībā, kaut kāds tās tur nākās kaut kur palasīt vai kaut ko dabūs pat rekonstruēt kaut ko tādu. Bet tās pamatlietas jau ir oriģinālās, spriguļi no tā laika spriguļi. Un tad var arī saprast to, kad rekonstruēt to rīs krāsni, jo skaties tur cēsīs, tur kaut kādām pilī, tur cēs pilī, tāda skaista dolomīta kantaini. Bet tā rīs krāsnes bija, vienkārši kāda akmeņa kaut kur ir. Tas nozīmē, ka, tam kungam bija jādod tie smukie akmeņi, tie taisnie. Un tam zemnieciem saka, no šitiem tu tagad, tāds salies no šitiem, un tad akmeņi čupā staigā pusdienu apakaļ, ja atrast akmeņi, kas iepas tur iekšā. Tā ir meditācija, viņa jau bija kaut kādi 4-5 mēnešu garumā. Novembrī iesāku un 27. martā iekurināja to. Tas jau visu ziemu aizgāja. Šūnku tur kurināja iekšā, lai nenosautu, lai ūdens nesasautu un mūrē visu ziemu.
Bet pie robežiem bija viens vīrs, kurš sēdēja tā, viņš bija ūsains, un viņš bija tāds dīvains, viņam bija vesels apmēram kilograms maks, nesmagāks, un viņš pētīja, un viņš lalināja, kaut ko štukoja, un tad, ka bliezi, tad atleca. Nu, tas ir to akmeņu plēšana, nu, tā. Jā. Nevis tā ar varu, bet puikas vēl speciāli bija gājuši skatīties. Man stācijā uzklīt viens tāds, kurš bija skatījies kā zēns to. Viņš saka, tas bija tik dīvaini skatīties, kā viņš tiem akmeņiem ņemās. Viņš stāv čupa akmeņi, viņš vien tā un tā un tā. Viņš saka, tas sitiens bija, nebija tā, ka viņš diem bliez, kamēr nošķi, nē, tinga, tanga, plinga, pukš. Nu, bet to iemācīties. Tur jābūt sajūtai kaut kādai. Klausies, Egona, vēl, man liekas, pēdējais jautājums. No manis. Tavā kolekcijā varbūt ir arī tie vidzemes krēsli. Tu zini, kas tie tādi ir tie pīto sēžam daļu. Sēžam daļa pīta nav saglabājusies tā daļa, bet viņi ir ar tādām apaļu. Nu, viņi bija tiem apaļu. Apaļot ir vīns krēsli, saucamē. Nē, vīns tie ir kunkrēsli. Zemnieci viņam bija pa prasto. Vidzemes pītais krēsls, viņš ir tāds, tā kā parasts krēsls, viņam tā kā saliek uz no apaļām kārtiņām, saliek kopā, un tās pinums viņi notur savilkt. Un tā viņš var tur ļodzīties un kaut kā, bet ārā tas krēsls skaitās, ka tā bija tāda rūpnieciski ražota visā vidzemē, jo tad, kad ziemā nebija ko darīt zemniekiem, nu, tā ir tā leģenda, ko esam lasījusi. Viņiem tik iedots darbs, reku taisiet tādas krēslas, un tad viņas tā kā tāda vecā Ikejā, jā. Bet, un tas pinums esot jālieto, jo, ja viņi nelietot, viņš sairst. Tāpēc arī ir tik maziņi saglabājušies. Tas ir Arhimēda tilts, Da Vinci tilts, jā, kad ja tu viņu nenoslogo, tad viņš izjūg. Jā, viņš turās bez nagla. Man šāds krēsls interesē, man interesē, kas viņu varētu arī sapīt. Liek viens stāv. Bet bez pinuma. Bet viņš zina. Viņš izdomās. Jā, viņš arī krāsu nostāsīja, un vēl visādas figūras. Jo kurētu, un tie spraišļus, kā liek to laukakmeni virsū, viņi ir no dolomīta. Nu, kā domāju, zemniekam jau nebija pieejami dzels, lai salikt kaut kāds ādas. Protams, jā. Bet viņi bija no dolomīta, un pie tā tas dolomīts bija tās jocīgs, tās cietais, to es ielīdu tai vecajai krāsnī iekšā, izpētīju, kā viņš tur ir uztaisīts, un to, tā kā es to rekonstrukciju taisīties, viņi uztaisīja tā, kā pa vecam ir. Un uz tiem dolomītā spraišļiem iet dzīvo uguns cauri, un visu ir granīts, kas ir siltumietilpīgs. Un to granīts ik pa 8 gadiem to mainīja, jo viņš kā normālā melnā pirtī, viņš, Brukārā. Taisot pirtiņot, tur bija tas interesants moments, tā kā to rekonstrukcija, tur bija tas pirts, tur bija dzelzceļa slieda viena kaut kāda, es nezinu, kur bija nospērta no kāda tur 1800 kaut kādā 58. gadā. Sliedz gabals, viss gads kā Anglijā. Un šodien tā angļu firma vēl ir. Jā, angļu firmas, jā, visi dzelzceļiem, Angļiem bija baigi prioritātes sliežu taisīšana. Jā, un viens bija tāds interesants akmens, tādu interesantu vēstījumu tādu. Tā kā no nerātnām dainām biškiņu tādu skarbu. Bet tur bija, tā kā... Jau kā pipeles akmens, piedodiet. Tur jāvāc ieģelī ierakstīts tekstiņš iekšā. Jāvāc ieģelī, un to viņš ir nocepts. Un tad tam puikam laikam bija meiteni, viņu uzmetus, un viņam bija pilna dvēsele. Un tā viņš tur uzrakstīja, ko viņš tā kā pa visu to lietu domā, un parakstās Fricis, un man mazbērns ir Fricis. Tie vārdi jau nebija tādi, izmeklēti baigi tādi. Es jau tā. Pagal, bet tu Fricim var uz 18 gadiem dāvināt to savu nerātno ķieģeli. Jau es pirtu kopā, jā. Es jau iemūrēju apakaļ. Fricis man palīgs, tu viss kārtībā. Viņš nāk man palīgā. Viņš var arī visu pirkt dabūt. Nav problēmas. Viņš jau tālāk dzīvos. Jā. Kādu jādzīvo ir. Jo koks turpinājumā. Jā, koks turpinājumā. Kādam viņš jādara. Paldies, ka atļauj paceļot pa savu zemi. Saprast, kāds veidojās, kā tā galva strādā, ka nav nekas tāds, ko nevar izdarīt. Jā, pie tie kokiem jau ritīgi mums nepatikām. Tikām. Pie doma gājienu tikām. Jo tu esi vienīgais kungs Latvijā, kam 40 rati un vēl arī tikpat Ragavai apmēram tā. Jā, 50. Dišs kungs. Mēs runājām ar Egonu Garklāvu. Jā. Māris Salti, Dats Salnā, koks turpinājumā. Ne? Attā. Nāciet ciemos. Tik uz kurien neprasiet. Šis podkāsts ir tapis projekta Koka būvniecības klastera starptautiskās konkurētspējas veicināšana ietveros
klastra programmā un saņem ERA finansējumu.